Man liekas, mēs visi esam laimīgi ar šo misiju kalpot. Kalpot dziesmu un deju svētkiem. Lielākā, man liekas, darba un skaistāka patiesībā nav. Jā. Es nezinu, vai Māra atcerās, bet cik arī grūti gāja mākslinieckajās padomēs Pēterim Petersonam. Līdz izmisumam, kad viņš aizstāvēja to savu domu un stāstīja to koncepciju par visiem 3 koncertiem, viņu nepieņēma. Viņš ir aizsirta durvis un gāja projām Pēteris Petersons. Tu jau, Jāni, ļoti labi to atceries, vai ne? Un tad viņš tā izmisums, jo tad es biju deju svētkiem režisori 90. gadā, novadu programmai. Un tad viņš tā pienāca Petersons pie manis un viņš saka, es nesaprotu, Anna, kāpēc no jums tā neprasa kā no manis? Tāpēc, ka mums bija vienkāršāk, nevis ar tik radoši un tik netradicionāli. Un tik ļoti daudz, Daini, atceries, apstrīdēja dziesmas tēlu. Ļoti daudz, ja? Tas nav svētkiem, tas nav Meža parka izstrādē, viņš pazudīs ar dziesmas tēlus un viss. Un tieši tas, kā viņš tika pasniegts, viņu arī pacēla to dziesmas tēlu, ja? Ja viņš būtu formāli tikai uznācis aizgājis, tad arī nebūtu tā. Ja? Bet tas viss kopums, šī jūsu sadarbība, jūsu Māra un Pētera Petersona un Blumbergs pat bija, vai ne? Jā, Mārai ir nozīmīga tā laika pie krūtīm. Jā. Un es saku, es neattapos. Un tā, bet tas bija tas laiks, tik viņš bija tik dīvains un kaut kāds virmoja gaisā, un es zinu, ka Laimons Šeinbergs bija galvenais mākslinieks par vidi, par Rīgas pilsētu un tā. Un tagad mēs satiekamies, un es saku, man ir Latviju zīmes koncertā, deju koncertā. Viņš saka, man ir noformējumā Latviju zīmes. Es domāju, tad jau nesapratu, ka lido gaisā tās domas, un ka šobrīd mēs varam runāt par tām Latviju zīmēm, ja? Un tad arī aizgāja. Tas tik daudz tur krāsa. Es nerunāju par visiem viesiem, kas atbrauc par to, pastāstīs citi, kas to atcerās, kas sagaidīja tos kolektīvus, ja? Bet, man liekas, tāds laiks, 88. Baltika, kur Māra bija Baltikā jau scenārijā autori, gan Sporta pilī, gan Ogrē. Tad jau viņu sadarbība jūs sākās ar Pēteru Petersonu. Ja, un pēc tam dziesmu svētki. Un Jānis jau vislabāk zina, ka kāds toreiz bija uzstādījums. Bet tas vispār ir apbrīnojami, kā teiksim, es Māri bijusi tieši šajos. Es domāju, ka mēs nenovērtējam to, kā tu jau ieskicēji. Toreiz jau bijām Padomju Savienībā, ja? Un es atceros, tas bija laiks pēc 85. gada dziesmu svētkiem, kad arī jūs. Pēc tam literatūrā, mākslā un visur tas tā skanēja un visu. Kaut kas bija jādara varai. Un tad viņa izveidoja māksliniecisko padomi. Jo līdz tam organizācijā struktūra bija vienkārši. Bet tagad bija vajadzīga mākslinieciska padoma. Un Pauls arī tur bija Petersons, un tur salika visus, kas... Un tad tur jau sāka dzimt tie nākošie dziesmu svētki. Un tad Pauli ielika ministri. Par repertuāru skaidrs, ka atceramies, mēs taču dziedājām cik daudz dziesmas, visos dziesmu svētkos. Šeit 0. Ja? Un režisoru, jūs ziniet, kas pirms 90. gada bija, kas bija dziesmu svētku režisori? 85. bija tikai Cinovskis, vispār režisoru nebija. Es to gribēju teikt, ka bija režisors kā tā. Jā, tas kā Māra teica, izbīdīja masas. Un Kolbušana bija, protams, attiecīgā vieta. Un tā 90. gadu vispār režisors kā šķira. Un tāpēc, protams, ka tiem visiem koristiem, jā, tas bija ļoti interesanti. Es katrā ziņā daudz ko nojautu, kas tur notika un cik bija grūti Petersona mākslinieckajā padomā, bet savukārt atkal
cik skrupulozi viņš mākslinieckā padomē pierādīja savas domas un nāca un lika pakāpeniski ar vienu jaunu šādu ideju. Un kā viņš beigās, man piemēram interesē, kā beigās jūs nonācāt, ka tās divas Latvijas, Trimda un mēs, jo tātad padomju laikā no Amerikas Savienotā valstī bija organizēti 7 čārterreisi. Lieģis, starp citu, organizēja. No ASV uz Padomju Savienību atbrauca no Latvijas 7 čārterreisi, ja? Un atceramies vēl arī to, ka toreiz, trimdniekiem, toreiz saucamiem trimdniekiem, bija sava apgāde. Šeit bija, kur tikai pārdeva pa dolāriem. Jūs atcerieties? Teritorijā viņi varēja iegādāties arī pa dolāriem, jo tās cenu atšķirības jau bija milzīgas. Valūtai un rublim tajā laikā. Ja? Un tāpat vienmēr bija liels konflikts bija ar tām biļetēm, jo biļetes jau arī trimdnieki iegādājās pa dolāriem. Teiksim, Pauls tā ļoti diplomātiski šeit. Viņš iesaistīja PBLA, saistījās ar viņiem un tika uzaicināti, man liekas, 6 virsdiriģenti bija no Trimdas. Un ielika arī mākslinieckā padomē un tā. Tā ka es domāju, ka to 90. gada dziesmu svētku nozīmi un visu pārvērtēt nevar. Tas bija pavisam kaut kas cits repertuārā, organizatoriski un skaidrs, ka cilvēkos daudzos bija tas priekšstats, kā jūs saprotat. Cik viegli ir pāriet no režisora šitā Cinovska, vai ne? Māru zāļi. Un Pētersona. Es visvairāk brīnos par to, ka tomēr mēs bijām Padomju Savienībā. Tās visas vīzes bija jākārto caur Maskavu un visu, un atlidoja tie tūkstoši. Un tad, kad viņi šeit estrādē pie tā pēdējā režisoriskā gājiena, kad viņi satikās. Pa himnu arī bija. Pa himnu bija tas, kur tas spēlēs himnu. Tad pirmo reizi Pētersons bija teicis, tad ir Juram dziesmu svētku maršs. Un Vilis Kokamēgi arī tur mākslinieckā padomē, jūs variet? Kā, jā, varam. Bet tad bija problēma, ka himna Jurijānam dziesmu svētku maršā ir skaņdarba iekšā. Jā. Vai ne? Un tad, kā tad otrais dziedās, un tauta tādā tonalitātē nevar dziedāt. Jā, bet viņš bija tā, ka viņa skanēja tā himna, ja? Mēs nedziedājām. Pa īstam skanēja. Nē, jo viņa bija, jo orķestris atklāja dziesmu svētku maršu, un tur bija himna, un pēc tam... Tur nedziedāja līdz tā. Nedziedāja. Tas bija kā priekšnesums. Bet dziedāja līdzi Lucijas Karolas lūgšana. Jā, lūgšana. Vispirms tur bija Dievs Tēvs, tas jau arī bija pirmo reizi tur tādas ticības lieta, jā. Un tālāk bija arī himna. Viņas tajā skaņdarbā ir arī himna. Citā tonalitātē nekā Jurijānam. Bet interesanti ir tas, mēs tagad runājam par to, kā šeit Rīgā, kā Mežaparkā notika, bet man interesē, Palmira, piemēram, kā tu gatavojies Madona? Kas notika jums un kā jūs braucāt uz dziesmu svētkiem? Man šķiet, ka tas ir ļoti interesanti tieši no tā, kas notika rajonos uz vietām un kā viņi pieņēma to un kā viņi devās uz turieni. Tā kā Palmira, lūdzu. Es esmu tik ļoti sena, 90 pāri. es būtu priecīgāka, ka būtu man kāds līdzgaitnieks, kas manas atmiņas tā teikt varētu apstrīdēt, dalīties un tā tālāk. Un tad es izskatīju, es esmu pirmie dziesmu svētki, man bija 1965. gads.
Man ielika nodaļas vadītāja amatā, teica, brauc uz Rīgu un tiec galā. Viss dzīvojam pretī alus brūzim tajā skolā. Vienīgā laime, kas man izglāba, bija tā. Es dejoju Madonas kultūras jauniešu deju kolektīvā, biju dalībniece, un kā visiem zināms, ko nozīmē Dzidra Rubene deju kolektīva vadītāja, nu tad dejotāji tieks man palīdzēja un tikam galā. Tad nāca 70. gads, 73. gads, un es pārskatīju visus dziesmu svētkus un atradu, ka man vistraģiskākie un komiskākie bija 1980. gada dziesmu svētki. Un pirmo reizi šādās grāmatiņās tika parādīti arī rajonu, tā teikt, tie, kas grožos turēja tos visus svētkus un kūrēja. Nu, te ir Madonas rajons, te ir visi pārējie rajoni. Tajā 98. gadā Republikā bija 37 kultūras nodaļu vadītāji, un no šiem ir tikai viens mans kolēģis, kas šodien ir, ko es zinu par Rīgu nezinu, no rajoniem skaidri zinu, viens vienīgs, kas ir dzīves. Tātad es, ko runāju, es lūdzu to kolēģi atcerās, mani komentēt, apstrīdēt, kā tas bija un tā tālāk. Nu, lūk, tad es biju tā diezgan smuki izskatījos. Un mani pārējie. Nu, un man bija ļoti liels dalībnieku skaits 1980. gadā. Dzīvojam toreiz Leona Paegles vidusskola 1. ģimnāzijā, pašā Rīgas centrā. Atbildība bija liela, jo, kā ziniet, blakus Amerikas Savienoto vēstniecību un tā tālāk, bet tas nav pastos. Visos dziesmu svētkos, sākot ar pirmajiem, man ārkārtīgi interesēja svētku gājiens. Jo tas, ko es redzēju tajā gājienā pirmajos dziesmu svētkos 65. gadā, bija, nu teikšu, traģiski. Es pati biju tādā zilā kostīmiņā, baltās kurpēs Rubena arī cimdiņa rokā. Man arī pirmo to 65. gada dziesmu svētku diriģentu gājiens pret drāmas teātri. Man 2 bildes no tiem svētkiem ir. Kā vienmēr gāja kolonas alfabeta kārtībā, mēs aiz Ludzas rajona. Un, kā zināms, bija laika, kad teica, jūs nesīsiet tādu lozungu, lai padomu Latvija mūžos dzīvo, PSK, slava un tā tālāk. Un Ludzas rajonu neviens jau negribēja nest tos lozungu, godīgi sakot. Ludzas rajons iet priekšā un mūžīgi tur pēdējiem iedots tiem vīriem, 8 kolona, 8 vīri, stabiņu un pāri balta audeklis, PSK, slava. Nu, tur vispār kurjos varēja redzēt tais gājienos, bet bija arī ļoti skaisti karogi, sevišķi, ka nāca 100 gadi, tad mēs redzējām, cik skaisti karogi ir un cik vispār tas varēja izskatās 70. gadā. Un vēl drusku vēlāk es sapratu, ka kaut kas jādara. Man par to gājienu, protams, jāatbild. Mēs ar Rubeni sastādām gājies, viss kā nāk. Tad es uzticēju savam māksliniecei, ja kāds zina, kas ir Inese Jakobi, slavena tekstilmāksliniece. Un Mārīte Pluša, kas šobrīd Ventspilī arī ir zināma slavena māksliniece. Jaunas mākslinieces dibināta mākslas skola, visu lūdzu taisiet. Priecīgs meitenes taisīs noformēs kolonu. Un viņas izdomā, ka būtu ļoti skaisti. 77. gads bija Vissavienības tautas mākslas festivāls, vēl kaut kas, es nezinu, vidu aplīts un apkārt pīpenītes. Nu, vārds sakot, viss koloniet ar pīpenītēm. Arī lozungs tai pīpenītes vidu ierakstīts. Nu, visi rajoni, viss priecīgi, neviens man neko nesaka, ir tējam gājienā. Bet tad nāk 1980. gads un dzīvojam tajā skolā. Es domāju, vienreiz tā kolona jānoformē ar kārtīgiem karogiem. Nu, nevar tā. Nu, tā bija mana lielākā uzņemšanās un lielākais traģiskums. Proti tagad tā sauktē materiāla tehniskās sagādas pārvalde dabūja baķi balta auduma, atlasa. Aizvedam mājās, man palīdzēja muzeja darbinieki, kas prata šūt un krāsot. Ok, priecīga dzīvoja, karogi tiek aizvest maija beigās, bet jūnijā sākumā ir solīti, bet es neatceros kādā sakarībā. Mums ar Rubeni bija jābrauc uz laikam izņemt
tautas tērpiem kaut ko, nezinu, tā šūšanas darbnīcā pie Dimzes, un mēs tur aizbraucām. Es saku, ieejam tā skolā, kā ar tiem karogiem, jo man bija jāsaruna, Akas skolā, Krievu 8-gadīgā pamatskola, tur ļoti liela skaista zāle ir. Un tajā zālē viss tika aizvests un izklāts, un viņi tur strādāja. Ieejam mēs tur ar Dzidru Rubeni, tad pēc Jāņem, tieši pēc Jāņem, 2. dienā aizbraucam, ap 12. ieejam tai skolas sporta zālē. Mēs abas burtiski nenokritam gan neviena, bet nepaģībam, bet ilgi stāvējam un nezinājām, ko iesākt. To, ko mēs tur ieraudzījām. Pa labi skatos pie loga, cīņa vēl kaut kāds avīžu kaudzīte. Tur ir siļķes ar galvam, bez galvam, ar visām asakām. Vesels kalns alus pudeles. Nu, skaidrs, ka tie 3 mākslinieki svinējuši. Bet karogi, kādi 10 vai 12, ne vairāk, uz sienas skaisti un izskatīgi ļoti, pārējie daļa godīgi saklāti, pilns ar krāsu podiņiem tā zāle, un kaudīgi daži karodziņi arī tā, čupiņā. Un uz svētkiem jābrauc pēc nedēļas, atvainojos. Abas ilgi stāvējam. Tad es teicu, ejam pie Madisonovs kombinātu pie direktora. Toreiz neviens tā zūmā nesēdēja, direktors sēž kabinetā, mēs ejam un labi, ka mēs bijām 2, un mēs visi izstāstām, kā tas ir un tā, un es saku, ja tas karogs man nebūs uz svētkiem, gājienā neiesim, nevar taču iet gājienā, ja tev nav viena karoga. Viņš teica, labi, svētdien gājiens, sestdien līdz pulksten, pēcpusdienā mēs tos karogus jums nogādāsim 1. ģimnāzijā. Viņš vārdu turēja, un 1. ģimnāzija pēc pusdienu tie karogi tika atvesti ļoti skaisti. Salikti po tur tās kāpnes. Man līras augšā ļoti krāsaini koši. Priekšpusē ir Madonas Gailis emblēma un aizmugurē kolektīva nosaukums, jeb griez kā gribi otrādi. Un lozungam arī karogu pasūtu. Priekšā Madonas Gailis, otrā pusē padomu Latvijā mūžos lai dzīvo. Un ejam tagad, bet es saku, dīvaini, baigi gari tie karogi. Zēni pamēģini, tautas koris Cesvainē gulēja tieši sporta zālē. Viņi paņem priecīgi iziet uz ielām. Viņi saka, klausieties, mēs jau nevaram paiet ar tiem karogiem pa ielām. Izrādās, ka traucē trolejbus līnijas. Man ir 37 karogi. Tur jau zēnu visā kā bija daudz, un skolas direktors Damlits arī bija atsaucīgs, un vārds sakot nozāģi apmēram pusmetru kātus, viss bija kārtība. Un tā mēs gājam gājienā, bet vēl viens, ko man vēlāk pārmeta mani tautieši un pareizi to darīja, jo tas dziesmu svētku gājiens un tie karogi bija šādā veidā. Es 7-gadīga skuķa būdama gāju apkārt baznīcai, baltā kleitiņa, roza šleipīti, somiņu kaisīju ziedus tiem karogiem priekšā. Tā bija mana ideja, ka tiem karogiem jābūt tādiem, mākslinieki viss pieņēma, viss bija ok. Bet tā gājiena priekšgalā, tad laikam pirmo reizi dziesmu dēļ svētkos piedalījies arī vidējās paudzes deju kolektīvs. Un Madonai bija ārkārtīgi skaisti violēti tērpi deju kolektīvam un violēts gaišs skaists karogs. Un es ieliku to karogu un tās violētās dāmas priekšgalā un tad, protams, rajona vadība mēs un tā tālāk. Un jāsaka, ka mēs gājām pa Rīgas ielām un bija milzīgi aplausi un ovācijas. Es skatos uz gan Māris Čaklēs, gan Ziedonis māja un visi. Un tagad ejam un mēs priecīgi visi ļoti labi un skaisti izskatāmies. Tas traģiskais moments viss pārgāja un tad nācās tas ekstra notikums, ka Meža perka lielajā estrādē noslēguma koncerta paziņo mūsu cienījamais Vladimirs Kaupušs. Ka gājienā visnoformētākā un blītākā kolona bija Madonas rajonam. Un es, protams, saņemu to balvu. Latgales keramikas krūze bija un Maldas mužnieces glezna vētras putnas tādīgas. Tā man beidzās šis
traģiskais un komiskais un notikums ar tiem karogiem. Bet vēl kāpēc es šos dziesmu svētkus atceros? Tad arī sākas tā sauktie koru dziedātāja bastošana. Proti, neieradās uz mēģinājumiem. Nu, atceraties, ja nav jau kam atcerēties. Tā jau. Nē, mēs arī no tiem gadiem. Un tad ir ļoti labi. Lauku cilvēkam tiekot Rīgā jau arī gribās redzēt Jūrmalu. Un nedaudz pa 2 vai 3 vai kā es dodās uz to Jūrmalu. Nu, tur vēl traģiskāks gadījums. Komiskāks vai tagad tas varbūt nebūtu nekas. Tagad iet pliki pa televīzijā rādās, bet toreiz Rīgas ielās ar peldu kostīmu nevarētu iet. Iedomājas, kā 2-3 aizbrauc. Nu, viņa pajautā man, vai manu dežuru mašīnu Volgu var dabūt, vai ne? Es teicu, jā, šodien es nekur nemiet un brauciet. Aizbrauc uz to Jūrmalu, smuki papspēlēt. Bumbiņu atpūšās un tā tālāk, iet brauks mājās, nav drēbi. Bet to man izstāstīja ne tad nekad, to man izstāstīja tikai tagad, kad es sāku runāt ar Imeldu un ar šitiem kolektīvu dalībniekiem. Nu, labi, tad ir Volga. Paņem un aiziet tā Jūrmala, un tad tu esi plīsē. Un tad uz visiem laikiem tās drēbes. Nu, jā, nozūd. Tiem 3 cilvēkiem, kas bija, viņi paliek kostīmos. Nu, šoferis bija ļoti apsaucīgs, atbrauc skolu, paņem palāks, brauc Nu, no tiem visiem kultūras nodaļu vadītājiem, ko es minēju, 38. Man ir tikai viens zināms, kurš tajos laikos vadīja vienu rajona kultūras nodaļu. Jā. Tiešām neviens neatsauksies. Viņš tepat ir uz vietas, tas ir tas kungs, ne? Jāni Kurpniek, tu gribi savu bildi redzēt? Jelgava! Jelgavas rajona kultūras nodaļas vadītājs. Un es biju arī tādā sanāksmē, kur izsauca ārkārtas sanāksmi, bija ieradies rīcības komitejas priekšsēdētājs Krūmiņš, kurš tādā sanāksmē tomēr latviski runāja ar akcentu. Un viņš teica, saprotiet, tā nevarēs būt. Ko tie dalībnieki dara svētkos un tā. Saprotiet, mēs 6 par alus dzeršanu kopmītnēs aizraidījām uz mani. Un šitā, lai nebūtu nekādas dzeršanas. Un savukārt pēc 85. gada dziesmu svētkiem, man liekas, bija kādas 2 nodaļu vadītāju sanāksmes, kur speciāli uzstājās ministrs un viss runājot tikai par gājiena noformēšanu, par disciplīnu, cik ātri jāiet, kur jāgriežas. Pilnīgi pareizi. Tas bija, kā teikt, centrālais moments. Jā. Tā noformēts gāja. Viņš jau izballējies laikam apnik, nonāks pa klusībām, lejā 4 vīrieši, paver durvis, ienāk tajā telpā, kur mēs guļam, mēs dzidram, kas tur, štābs tā sauktais toreiz. Es, protams, nevienu nakti gandrīz neaizmigu, vienmēr dzirdu, ka ienāk, es domāju, ko viņi darīs. Viņi saka, klusu, ka Palmira nepamostās. Paņem manu matracīti, aiz 4 kati savai stūra, viņi saka, nesam koridoru. Un es tagad sēdu, es saku, ko jūs liekaties mierā, pazūdiet? Nē, mēs jau tikai gribējām pašūpot, lai tev labāk guļ. Cesvaine dalībnieks ļoti skaists izskatīgs puisis. Un draugs policists, toreiz milicis, ko man rajons iedeva vienmēr līdzi, jau katram bija gan ārsts, gan milicis un tā. Bet, tik pilnā, es domāju, ārprāts, ko es darīšu, ja man šitā teļi. Es saku, Dzidrai, ko daram? Es saku, es sūtu viņu mājās. Un to milici arī. Dzidra man neiebildā. Un es tai naktī paņemu zvanu uz Madonas milicijas iecirkņa priekšniekam un saku, lūdzu, rīt man ar vilcienu, lai klāt ir jauns, jo šitas ir galīgi pilnā un abi 2 rīt brauks prom. Un tiešām es tagad to nedarītu, bet toreiz es to izdarīju. Ilgus gadus mani mētāja visur, ķengaragā, tur un vienreiz
Daugavā viena skola, kur mēs varējām Knoriņielu, vai kā tā saucās, kur varējām dzīvot. Es teicu, nu kas tā pa lietu? Es no Madonas braukāšu pāri tiltam, nezinu to pusi nekā, lai tak man ierāda centru. Jā. Nu, par cik mums ļoti labs draugs mums bija Anatolijs Gorbunovs, Kirova rajons, nu tad mēs arī, kad bija tie svētki Kalnā kāpu Gavelē, Gorbunovs bija klāt, Janovs cienījām, un tā tālāk, un mēs tā kā draudzējāmies. Nu, brīnišķīgi, paldies! Es neatceros, kas tur bija, bet tie bija dziesmu svētki, kuros nedrīkstēja dzert. Absolūta traģēdija. Tikai vienu spilgtāko momentu no tā. Tas bija priekš manis ļoti sarežģīti, jo bija ļoti liels dalībnieku skaits. Mēs dzīvojam 2 skolās, pieredze maza, kā tādu milzu masu saturēt kopā to savu rajonu. Viss, kas notika, nu, tās visas tehniskās lietas, tās mazliet kavējās. Šoferi, protams, dzēra. Miliči arī. Jā, un nu, tas bija rajonu dabūt uz mājām. Tas bija, nu, jā, Māra, piedodiet, jūsu skaistais vēstījums un reālā patiesība, bet tas, kas notika arī tajā skaistajā vēstījumā, nu, tas bija kaut kas tāds, ko tas viss bija tik ļoti savīts kopā ar to, kā atbrauc no Mežaparka, ko teica Petersons, ko teica Zālīte, arī kā viņi tur saplēsās. Un tad, kad visi brauc no Mežaparka, nu, tad tas vilnis nāk. Un ar to vilni tad dzīvo to visu nākamo nakti līdz visai nākamajai dienai, un mēģinājumi, un viss, un pēc tam īsti, kas tajos svētkos notika, es sapratu tikai pēc tam, kad es noskatījos svētku ierakstus, jo, nu, mēs visi, kas esam tur strādājuši, zinām, tas nav vienkārši, tas ir darbs 24/7, daudz dienu garumā, un tev nav nevienas brīvas minūtes. Tev pašam ir tik liels tas emocionālais piepildījums no katra, kurš atnāk, kurš pasaka, kurš noklusē. Un tad vēl piedevām vienam gribās siļķi, otram siļķi negaršo. Un tas viss ir tik milzīgā tādā, nu, foršā, neatkārtojamā